Vai jums ir kādreiz tā bijis, ka jūs atrodaties joprojām Latvijā, teiksim, Vaņodē, 4 km no Lietuvas robežas, bet jums atnāk īziņa: sveikinu atvīkus i Lietuvā, esiet sveicināts Lietuvā. Tā var būt, ja jūsu telefons uztver Lietuvas sakaru torņu signālu. Un Explora pulkstenītim arī var būt līdzīgi. Explora pulkstenīts izmanto LBS Location Based Service. Tas nozīmē, ka lokācija tiek noteikta pēc Wi-Fi signāliem, pēc sakaru torņiem un GPS, ne tikai pēc GPS. Un tāpēc pirmajās 2 nedēļās var būt, ka lokāciju rāda reizēm nepareizi. Un to var izlabot ļoti vienkārši Explora aplikācijā. Explora aplikāciju atverot, pašā apakšiņā jūs redzēsiet vārdu karte, jeb map, ja izmantojat aplikācijas angļu versiju. Attāliniet karti mazliet lielākā mērogā, un ja lokācija ir nepareiza, tad paritiniet uz augšu un nospiediet uz jūsu bērnu vārdiņu. Ziņojiet par nepareizu atrašanās vietu. Tagad jūs varat kursoru pārbīdīt uz pareizo atrašanās vietu. Saglabājiet, un tagad šī lokācija tiks uztverta par pareizu, tad, kad pulkstenīts nākamreiz uztver sakaru torņu un Wi-Fi signālus. Atjauninājums var prasīt kādu laiciņu, tāpēc pajautājiet bērniņam, vai viss ir kārtībā. Uzreiz atnāk ziņa, un bērns var atbildēt ar emoji vai ar balss ziņu. Jā, man viss kārtībā. Jā, man viss kārtībā. Explora pulkstenīši izmanto LBS, nevis tikai GPS, lai taupītu akumulātoru. Pulkstenīts laika gaitā iemācās, kur atrodas visi jūsu sakara torņi, kur atrodas Wi-Fi signāli, un lokāciju tas nosaka arvien precīzāk, jo biežāk jūs to izmantosiet. Tādējādi pulkstenīts ilgāk kalpo, mazāk patērē akumulātoru, un jums nebūs jāuztraucās, ka jūsu bērns paliek ar tukšu bateriju. Kā saka, precīza lokācija ierīcei, kur ir pilnībā izlādējusies, nevienam nav vērta. Ja vēlaties noteikt lokāciju kādām citām mantām, teiksim, atslēgām vai jūsu maidzīvniekam, iesakām izmantot Tracy Apple saderīga meklēšanas ierīce. Šos un daudz citus aksesuārus jūs varat atrast goodcover.eu. Vienmēr laipni aicināti!